par to produktu ar emblēmu, ko es jums iepriekš teicu, ka man ir ideja. Tā ideja ir tāda, ka es iedomājos, ka varētu farmaceitu biedrības saražot tādas kartiņas, kuras kā citi pacienti, nevis pacienti, bet cilvēki citos veiklos izmanto kā atlaižu kartes, kur ir vienmēr makos stāv tādas kartiņas, kur būtu katram pacientam, kad viņš iet uz aptieku, viņš uzrādītu farmaceitam, un kur būtu ierakstīts, kādas zāles viņš ir saņēmis, kādu devu viņš lieto un kādam nolūkam viņš lieto. Lai nebūtu šī situācija, ka pacients iet vairākās aptiekās un lieto vienlaicīgi dažādas medikamentus, un tas savā ziņā arī būtu iesākums šim pacientu reģistra veidošanai. Ja? Sāksim ar tādām kartiņām, ar mūsu logo virsū, un šis būtu farmaceitu biedrības projekts. Jā, tā ir laba ideja, kā teicu, tikai sākumam, jo principā... kamēr datorizēsi. Bet ļoti jauki, ka kaimiņos Igaunijā jau viss tas jau ir lielus soļus jau uz priekšu aizgājis, tur jau šī sistēma jau darbojās, es ceru, ka jau arī aptiekās, kad ir redzams, kādus medikamentus klients lieto, un tad vairs nav iespējama tāda situācija, kad griežās vairākās aptiekās un iepērkās varbūt līdzīgus medikamentus, un tad pēc tam rāda pretenciozus sižetus televīzijā. Bet saistībā ar farmaceitisko aprūpi es jau teicu, ka Latvijas farmaceitu biedrībai ir noteikti jāizstrādā standarti, kādai viņai būtu jābūt. Šeit varētu runāt arī par vadlīnijām saistībā ar to, kas farmaceitam būtu jāsaka, izsniedzot medikamentus. Arī Lietuvā, piemēram, ir ļoti laba sistēma, ja pie kases tiek ir vairāk klientam, vairāk medikamenti, un ja ir nesadarība šiem te medikamentiem, šajā kases sistēmā uzreiz parādās kā brīdinājums, lai izslēgtu šādus gadījumus. Ir ļoti daudz labas tehniskas lietas, ko vajadzētu ieviest, bet pirmām kārtām jau esat jūs kā speciālisti, kur jūsu galvenais darbs ir ieguldījums, jo bieži vien mēs runājam par to, ka nav laika. Varbūt šeit nav arī vēlēšanās, ka stāv gara rinda, bet tas klients ir pelnījis, lai jūs pateiktu pēc iespējas vairāk, lai viņš pēc iespējas kvalitatīvāk varētu šos te medikamentus lietot un lai viņš arī saņemtu to vēlamo efektu. Es saprotu, ka pārstāv zāļu ražotāji. Man tie ir tāds emocionāls jautājums. Man kā farmaceitam, kāpēc lai es balsotu par jums katrai jautājums? Es un pārējie kolēģi, kāpēc lai mēs par jums balsotu? Parasti pieņemiet darbā jautājumu, ir vairāk pretendenti, un kāpēc lai tieši jūs pieņemtu darbā, vai tieši par jums balsotu? Kur pirmā? Pirmām kārtām, es arī esmu farmaceita. Nevar būt varianti. Un ticiet man, ja es esmu šeit, tad man rūp farmaceitu liktenis Latvijā. Un tāpēc šeit arī runāja par šo farmaceitisko aprūpi, kas būtu tas pirmais darbs, kas būtu jādara, viņa sakārtošana. Un to, cik labi būsim mēs un cik labi darīsim mēs savu darbu, tik būs apmierināti klienti. Es uzskatu, ka mana līdzinājā pieredze farmācijas jomā, kur ir gan aptiekā, gan pētniecībā, gan valsts institūcijās, gan arī izglītība, varētu palīdzēt man kopā ar jums izveidot spēcīgu sabiedrisku organizāciju, ar kuru rēķinātos
ne tikai veselības ministrijā, bet arī Saeimā, ministrs kabinetā, un kura būtu atpazīstama ne tikai Latvijā, bet mēs arī iziet ārpus Latvijas. Un tā ir. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Vai jums ir arī zinām savu komandu, ar ko jūs strādāsiet? Ja jūs tikai veidos savu komandu, jūs domu biedri? Nu, Valdi, ja vēlat jūs. Ar tādu arī strādāsim. Jā, nu, komandai jābūt, protams, profesionālai. Un būtu ļoti jauki pārklātos visas interešu grupas valdē. Proti, tās būtu lauka aptiekas, pilsēta aptiekas, pārstāvis slimnīca aptiekas, valsts darbinieki, mācības spēki. Tas laikam nav reāli. Bet galvenais, lai būtu profesionāli un viena mērķa virzīti. Galvenais strādāt griboši. Ja? Ja izskanēja tāda tēze par starptautisko sadarbību, tad es gribētu arī jums abām uzdot jautājumu, kādā virzienā jūs domājat darboties tieši tajā starptautiskajā ziņā, nu, un kādus mērķus sasniegt? Pirmkārt, es domāju un uzskatu par vienu no galvenajām lietām, ko vajadzētu biedrībai izdarīt, tas ir atrast finanšu līdzekļus, lai mēs varētu samaksāt dalības maksu Eiropas Savienības farmaceitiskajā grupā. Jo šī grupa ir savā ziņā politiska organizācija, kur piedalās un kuras viedoklis tiek ņemts Eiropas Savienības likumdošanas izveidē, kas skar farmācijas jomu. Vēl, protams, jau būtu jauki, ja tas būtu iespējams attīstīt farmaceitu pieredzes apmaiņu farmaceitu biedrības ietvaros. Ja? Ir vairāk projektu Eiropas Savienības finansēti ārstiem, skolotājiem, kur Eiropa finansēja šo pieredzes apmaiņu, lai varētu attīstīt profesionālo jomu konkrētā valstī. Diemžēl farmaceiti līdz šim nebija, bet es domāju, ka vienkārši jāpainteresējās par šiem projektiem, kāda nākotnē būs. Tāds projekts bija Leonardo da Vinci projekta ietvaros, kur dažādi profesiju pārstāvi varēja caur sabiedriskām organizācijām veikt šo pieredzes apmaiņu. Konkrēti šis darbs būtu biedrības darbs. Šeit es noteikti pievienojos Līgai, ka vajag gan veicināt farmaceitu biedrības atpazīstamību starptautiski, gan arī tiešām meklēt iespējas gan pieredzes apgūšanā, gan arī apmācībā. Tieši tā. Un tad man bija, es īstenībā šo jautājumu biju sagatavojusi un gribēju uzdot angļu valodā, lai izvairītos no iespējamu nothing special farmācijas izpildījumā. Man apsteidza, un tad varbūt, kad es varētu tādot kaut ko ļoti vienkāršu. Are you ready to represent our society in international organizations in the future? In the future, of course. It is a very important question, because I think, and I'm sure, how I said, Latvian Pharmacist Society should find money for paying fee of the Pharmaceutical Society of pharmaceutical group of the European Union, because it is a very important organization for us.